dievturība ir patstāvīguma tradīcija, jo dievturis pats dara un viņam ir dievpalīgs, viņš nepaļaujās un viņš nepakļaujās. Nav sevis atstāšana tikai kaut kāda augstāka spēka varā, nav tāda dīkā esamība. Jebkas, kas notiek, ir cilvēka darbības un tā ir klāt nākoša dievpalīga rezultāts, ka tā ir paša iesaiste un paša līdzdalība. Līdz ar to tā ir atbildības uzņemšanās, un tāpēc arī varbūt dievturībai bieži vien pievēršās cilvēki, kad viņi ir sasnieguši pilngadību, uzsākuši darba gaitas vai studiju gaitas, un viņiem ir beidzot tā pašnoteikšanās iespēja, kad viņi var būt saimnieki par savu dzīvi, un tajā brīdī arī viņiem nav šī te paļaušanās un pakļaušanās kaut kāda augstāka citas varas diktātam, piemēram, vecāku diktātam. Šie cilvēki vienkārši atrod ceļu uz dievturību, jo tas atbilst viņu redzējumam, viņu gribai kļūt par saimniekiem pašiem sev.